Ir 10:10 un raidījums Man zaļais dārzs atkal jūsu ekrānos. Ar jums kopā būšu es Edgars Neilens, un šodien mēs parunāsim par vasaras puķiem. Šodien ir saulains laiks, bet pirms tam nedēļu gāza kā nekad. Un tāpēc mēs redzam, ka, piemēram, agerātiem slapjš laiks nepatīk. Cīnījām izskatās, ka arī tik lietainā laikā, kāds ir bijis pēdējās nedēļas, viss ir kārtībā. Bet sīkāk jau par augiem paprasīsim Vilnim. Viņš ir šeit Bulduros, viens no cilvēkiem, kurš zina daudz par puķiem. Vilni, sveiks! Sveiks, Edgar! Šeit dobei, kas pirms vēl 10 dienām bija ļoti krāšņi, manā skatījumā pilnīgi pietika ar vienu nedēļu intensīvu lietu katru dienu. Viennozīmīgi šis lietainais laiks nav paticis portulakai. Augums ir teiksim, gana vēl labs, smuks sazarbots, bet ziedi ļoti maz. Bet līdz ko sola mums ļoti saulaina laika, un pēc nedēļas jau šī doba iztīsies pavisam savādāk un būs pilna ziediem. Labi, pastamies vēl. Mums tad alisītes ir tāpatās druscītiņas sagurušas. Arī, jā, teiksim, alisītēm ļoti arī nepatīk, ja ir teiksim, pārlieku liels mitrums. Daļa ir pārstājusi ziedēt. Tieši tāpatās arī parastās balzamīnas. Te ir klasika patiesībā. Ja jūs domājat, ka tikai jums tā ir, nē, tā ir arī profesionāļiem. Protams, šeit mēs stāvam pie parasto balzamīnu dobes, kas, manuprāt, pēdējos 3-4 gadus parāda un pasaka mums priekšā, kad ir jāizvēlas citas puķes apstādījumiem. Pārāk īsts mūžs vasaras puķiem, no kuras mēs sagaidām krāšņu ziedēšanu visas vasaras garumā. Balzamīnas. Balzamīnas. Pārstās balzamīnas šeit vairs aicinu neizvēlamies, jo ir viena ļoti, ļoti laba lieta, kur izvēlēties tās vietā. Parādīsi. Es jums parādīšu. Tad būs sadaļā veiksmīgie stāsti. Bet vēl laumotītes skatījos, ka tāpatās mums ir veidīgas. Veidīgas mums ir viennozīmīgie lietaina vasara petūnijas. Parastās petūnijas, protams, nekādas pārlieku liela lieta viņām nepatīk. Klau, ir kaut kāds triks, ko var darīt? Nu, es nezinu, likt telti virsū vai žāvēt vai veicināt kaut ko. Nu, ja ir tās izvēle bijusi visas petūnijās. Jā, vienīgais, ko var darīt, protams, neko virsū neuzliks, bet ir stādīt ar, teiksim, ar pietiekoši lielu attālumu dobēs, lai viņš nav pārāk blīvs stādījums un vējojās. Jā, un lai vējojās un lai ir, kuram vējām izskriet cauri un šo te augu nožāvēt, nosusināt, jo arī šie te puvi tad metās iekšā. Skatītāji, vēl viena silto vasaru cienītāji ir lobēlija. Tad mums ir viena no krāšņākām, gan nokarnās no podiem un zilās un arī citos toņos. Un tad sausā laikā droši nekad viņas tādas nebūtu, vai ne? Tieši tā, viss būtu pilns ar ziediem, bet kas jāsargās par lobēlijām, ka viņas nedrīkst iekaltēt. Tas ir viens faktors, ja viņas iekaltē, tad viņas ir vai ļoti grūti vai pat neiespējami atdzirdināt, atkopt. Izklausās, ka nevar dabūt lobēlijai tādas apstākļus, lai viņi justos labi un ilgi ziedēt, ne? Būs vai nu pa karstu vai pa sausu? Katra otrā vasara būs laba. Jo pie mums īstenībā nav tā, ka baigi karsts vai baigi lietains. Pie mums arī tādas vidējas tās vasaras. Manā skatījumā šī vasara ir ideāla Latvijas vasara, tikai bez šīs pēdējās nedēļas. Šī nedēļa pēdējā bija... Ka nolīja mēneša un vairāk normāli. Jā, kad visas Rīgas ielas pludoja un ne tikai tās ielas. Par rudens puķiem šie lieti ir kaut kā ietekmējuši viņu ziedēšanu? Ja tās tagad sadzērās un... Ziedēšanu lietus noteikti nav ietekmējis. Viņš nāca tikai pa labu, jo krizantēma ātri aug, daudz patērē barības vielas un vēlas dzert, protams. Izstāst, ka būs krāšņa ziedēšana, ne jau kur sāk pumpuri. Kas ir šogad īpatnē, kad gladiols zied vismaz 2 nedēļas agrāk kā citus gadus. Vai ne? Ir uztraukums skatītāji, vai gladiols vēl ir 3 dienas, 4 dienas, ja, palikuši līdz 1. septembrim. Vai vēl būs ko griezt? Tas jau ir principā atkarīgs no tā, vai gudrie dārznieki būs iestādījuši arī, teiksim, šo ražu pakāpeniski. Nevis visi vienā laikā stāda, bet daudz arī stādiņu pakāpeniski. Un ar to var mēģināt. Tad skatītājiem, kur ir šogad konstatējuši, ka 1. septembrī visas gladiolas ir nogrieztas, ko darīt nākamgad? No kura līdz kuram datumam labāk stādīt, lai būtu tā? Tas ir atkarīgs stipri, kurā jūs
reģionā stādāt, vai tā ir Kurzeme, vai tā ir Vidzeme, vai tā ir Latgale. Vidēji, nu. Vidēji tas ir aprīļa beigas sākot, līdz pat visu maiju vēlams izstādīt. Maija sākums, maija vidus. Un tad, lai ar kāda vasara būs, jums būtu jābūt skaistiem grieztiem ziediem uz 1. septembrī. Bet skolotāji, man liekas, jums tomēr nav pamats stresam, ka šogad vāzes paliks tukšas. Būs arī kāda gladioli, ticiet man, skatoties šeit. Uldura dobē ir gladiolas, kuras vēl būs arī pēc nedēļas un 2 griežamas un liekamas vāzēm. Pēdējā neveiksme ir jeb mīkstiem ziediem un lielo lietu neizturējis ir laumatīte, kura droši vien pēc nedēļas būs atkal krāšņa. Jeb nav cerības, ka būs krāšņa. Patiesībā izstāsta tā, ka šī laumatīte viņi ir jau noziedējusi dēļ šīs agrās vasaras. Agrās vasaras, kad viss zied agrāk, un šīs lietas ir tikai veicinājis. Kaut kur ir pumpuros vēl, bet daudz, kur jau ir arī bez pumpuriem vairāk. Jā. Šīs veco ziedu nogriešana? Viennozīmīgi vecums, tas ir primārais darbiņš, lai jums ziedētu maksimāli ilgu laiku. Viena no veiksmīgi lietu sezonu pārcietušām puķiem ir rudbekija. To mēs redzam pēc taureņiem, kas te lidinās krustu šķērs, ka šeit ir pūkainā rudbekija. Jā. Taureņi arī novērtē. Jā, šeit jā. Bet, kā māma Anita mācījusi, nevar pārāk cieši stādīt, metās iekšā pūve. Lai gan šeit patiesībā viņas izstāsta vēl, manuprāt, ļoti labi. Ar visiem lietiem un ir cieši, vai ne? Un ir cieši stādījums, ir blīvs stādījums. Kāda kaut kur ir pamanījusies, bet pa lielam tik cieši stādot mums nezāles gandrīz nav. Tas jau plāns ir stādīt tik cieši, vai ne? Tāpēc, lai nav jāravē. Protams. Šeit mēs redzam sabiezinātu, blīvu stādījumu ar domu, lai būtu mazāk kopšana. Skatītāji, modē šobrīd ir ne tās viengabalainās dobes, kur mums ir daudz lobēlijas vai tikai alisītas vai balzamīnas, bet tagad tā tendence ir sajaukt. Un sajaukt arī neraksturīgus augus, jo projām Eiropā tendence, kad mums parādās tur arī kāposti iekšā un vietas iekšā un tā tālāk. Citreiz mums graudaugi parādās vai graudzāles iekšā, tad tā tendence ir, un šī doba ir viens no... Puķu pļava šeit ir. Redzam, puķu pļava, tas nejaušais princips sastādīts ir, un kas ir skaisti un pozitīvais ir tas, ka kāds augs vai lielākā daļa no augiem, jebkuros laika apstākļos būs dekoratīvi stabila, skaista ziedēs, labi izskatīsies. Nosauksi sarakstiņu ar puķiem, kuras šī kombinācijā? Tev droši vien tas sagādās mazāk pūles nekā man. Jā. Tātad šeit mēs redzam no graudzālēm šīs tumšās ir penisetum, purpura barona šķirne, tad tumšām lapām. Purpura barons, jā? Purpura barona šī tumšā, jā. Tad lagurus ovatus, jā, ar viengadīgā graudzāle. Viņai pat latviski nav nosaukums, ja? Viņi varētu pulkainais nosaukt vai kaut kā tā. Pulkainais draudziņš. Man liekas, ka bija zaķeste, Edgars. Zaķeste, jā. Man liekas, ka bija zaķeste šeit. Tad jau es tālu nebiju. Tieši tā. Bišķītiņi ir zaķeste. Jā. Tad no ziedošiem augiem mēs redzam, teiksim, pamatstādījumā ir krūmlapu samtene. Tas izgāzums nav tā, ka kāds ir ielicis, tas ir tas lielā lietus gāze, jā? Mēs redzam, ka jā, viņi ļoti liels augus un lietas izdarīs savu. Tieši tā. Tad redzam šo te salvija, miltēnā salvija farinācijā. Salvija ar stāv cauri lietumu, viss kārtībā. Salvijai, jā. Šai salvijai patīk. Jā, nav nekas pretī par šo lielo lietu. Tad tev aiz viņas ir... Aiz viņa ir heliotrops. Koka veida heliotrops. Kuram arī patīk. Kuram patīk, jā, tieši tā, kurš nebaidās no lietus. Iet cauri tā, kā būtu lietus kostīmā. Jā. Heliotrops, jā. Un tad ir vēl viena salvija ar sarkaniem ziediem. Šī ir, teiksim, augstā forma un ir arī spilgtā salvija, salvijas plendens.
tā izstās vairāk pārdzīvojis. Jā, šī te salvijas plendens, spilgtā salvija. Bet mums uz otru pusi vēl ir cita dobe, citi augi. Daļa augu to pašu. Mums ir cīnija nāk klāt, verbenes. Celozijas. Redzam, ļoti skaisti izstās šajā lietainajā vasarā. Jā, pārsteidzoši, manuprāt, skaisti. Tad ir verbenes, divu veidu verbenes. Viena ir augstā, kas ir daudz gadus jau redzētu. Modē jau 15 gadus jau, jā, stabili turās. Bet tā matājums viņai ir iemesls būt modē. Viņa ir malacis. Un tā mazā verbena kontrastam, jā? Tieši tā, un tad ir arī zemā verbena, kas ir jaunums šogad. Zemā verbena arī. Tad redzams ir kleomes, tās arī ir dekoratīvas stabilas, jebkurā vasarā labi ziedēs. Skolotāji šeit bija tāda intuīcija, laikam, ka būs tāds lietains tas augusts, un viņa ir doba uztaisījusi, šai dobai nav traucējušas. Viņā ir puķis, kurām, sākot ar šo te krūmveidu, kā tu teici, sīkziedu samteni. Jā. Ar verbenēm, kurām netraucē, rudbekijām netraucē. Salvijām, palielam, visi dobi ir kārtībā skatītāji. Pieredze dara savu. Jā, un intuīcija. Gaišā dobe, skatītāji, ja jūs esat cilvēki, kuriem patīk arī krāsu gammā ieturēt, un tāds purvīša cienītājs, kurš vienā gammā tomēr tur ir tāda pavasarī, ja? Tad šeit ir kūstošā sniega dobe, un no baltā līdz tādam zilpelēkam. Jā. Pareizi runā, ir tas skolotāji šeit tas motīvs šeit bijis. Pilnīgi pareizi. Kūstošais aizbergs. Vai nu līgavas... Plīvurs, jā. Vai nu aizbergs, jā. Bet redzam, kad arī, kad šīs te lietus ir darījis savu. Baltais agarāts atkal ir viens no vadošajiem šeit tā līgavas plīvura vadošais motīvs, tad tas... Tā mums ir tabaka, jā? Puķu tabaka lielā. Tieši tā, šī tabaka arī jau pēdējos 2 gadus arī daudzās pilsētās jau ir ļoti iecienīta, principā var stādīt kā solitēra augu. Savu lielo lapu un lielo ziedu. Jā. Vai nu teiksim, kombinēt iekšā dobēs. Lietus nav traucējis pelēkai krustaini. Pelnpelēkā krustaini Senecio cinerārijā. Iztīsies perfekti jebkurā vasarā. Tad skatītāji mums vēl atliek parādīt jaunumus. Jaunumus starp krāšņām vasarpuķiem. Parādīs. Jā, šeit Voldera dobē mums jau 2. gadu ir... Kreises ir jaunums? Kreises nav jaunums. Skatiet, kreises nav jaunums, bet joprojām aktuāls. Viņas gan pēc laikā maz redzētas, bet kreises man patīk. Skatiet, iestādiet, būs jaunums jums. Jā, bet šeit... Pastādi jaunos jaunumus. Tātad šeit ir jaunie jaunumi. Ir dobes galā heliotrops. Jā. Tātad heliotrops, kurš ir pavairots ar sēklām. Mēs zinām, ir ar spraudiņiem, bet šis ir ar sēklām. Zied ļoti labi, zied visu vasaru. Vislabākā vieta ir saulainā vietā. Arī lietus mums nekaitē. Patīk tauriņiem, kā redzam. Un kas ir feini, kad ļoti arī feini smaržo pēc vaniļas. Kas te lido? Pēc tāds... Viens ir, ko uzraksta, kā smaržo, otrs ir, kā jūs sasmaržojat. Varbūt arī, ka pēc lietus viņš nav kārtīgi saziedējis. Pēc vēlām svētdienas brokastīm ar pankūkām un tādu maigu ievārījumu. Bet saldu. Labi. Jā. Tālāk nākošā puķa mums šeit ir... Kokveida, jā? Heliotrops tas bija mums. Kokveida heliotrops, jā. Tieši tā. Tā mums agerāts jau pieminētais, kas ir floristiem vai apstādījumos dobēs. Šī vasara nav viņa vasara. Vēlam saulaina vasara. Tieši tā. Tālāk mums ir gleznā cinija elegants, zemās šķirnes, kas ir paredzētas dobēm. 1. gads šeit. Skatāmies, kā mums viņi patīk. Patīk labi. Kopējais iespējas, manuprāt, ir labs. Skaisti zied bagātīgi. Arī ar visu to tavu nedēļu Lietuvu. Arī ar visiem lieliem mākoņiem. Tad mums ir kaut kas atkal, kas ir tāds super garš, saules puķi. Jā, tātad šī ir floristiem paredzētā saules puķe.
Man prasās personīgi, lai šis ziedu izmērs būtu vēl lielāks. Tad šeit ir dažādi puķu maisījumi, kas ir modē, jo vienmēr šī te mode ir tuvāk dabai, tuvāk savvaļai atpakaļ. Kliņģerītes, cinijas, samtenes, teiksim, augstā forma, kāršrozes. Modē jau ir labi aizmirsts vecais, vai ne? Arī puķis ir tāpatās. Tad krēsas un kliņģerītes. Šobrīd nav modē, bet tas ir laika jautājums. Atkal būs. Tad ir kušķu zāle. Savvaļas burkāns. Nākamais modes augs apstādījumiem. Jūs nedrīkstat te braukt un vilkt, bet mums ir autors, ir bainies vienu tā no vidus. Izvilksim apsīdienas sakni kādiņam. Jā. Mazs balts burkāniņš. Nu, es vienu gribu izraut tieši vienu, kas ir divi. Tad galvenais akcents mums ir uz lapām, kā mēs to redzam, nevis uz... Jūs esat 2 hektārus iesējuši un domājat, ka jums būs kārtīgi ražai. Jūs esat vīlušies. Šis aiziet lakstos. Jā? Tas aiziet apstādījumos. Apstādījumos. Un kas viņam ir tas smukums, pasaki? Zieds? Smukums manā skatījumā nav zieds, bet taisni šis tas lapojums sažūrais, kurš rada šo vai nu fonu kādam ziedošam augam, vai, principā tas... Starp dildu un balandu un tā, pēc, vai ne? Ja viens ir, tad droši vien izravēs cilvēki. Tad sējam daudz jaunumē, sēdētāji vispār uz mežonīgo. Virziens ir uz... Wild. Iztulkojot no angļu valodas mežonīgā, visa daba. Jā. Mežonīgā daba ir skaista. Tad uz to kustamies, šos ņemu līdzi. Skatītāji uzreiz teiks, mums jau kosmija zinām, kas tad tas pa jaunumu. Ar ko šī kosmija atšķirās no ierastās? Ierastā kosmija, kā mēs zinām, ir vismaz metru augsta un tāda augums nav tik sazarots, viņš ir skrajāks un ziedi ir mazāk. Savukārt šai selekcijai jaunajai redzam ir ārkārtīgi blīvs un sazarots augums un vidējs un vienā līmenī veidot šis te augums kā galds, kā mēs sakam, ja? Tad ir baltā strīpiņa, rozā strīpiņa, kas zina, kāda tā būtu zeltainā? Tieši tā. Būs? Tieši tā, būs zeltainā. Būs zeltainā citronu krāsā. Bet tādas ir bijuši līdz šim? Citronu krāsā. Jo man tas tāds jaunums kosmē citronu krāsā. Es tā bišķiņi ironizēju, jo man te pumpuri izstījās tādi zeltainā. Bet tieši tā arī ir. Ārkārtīgi feina puķe, Benari begonija, kura pirmo reizi Latvijā parādījās pirms aptuveni 5 gadiem. Un jaunajai sezonai ir sarūpēts uzlabojums ar nosaukumu Deluxe. Deluxe, tātad ar 3 miksiņiem pa vidu, kas norāda, ka kaut kas lielāks vēl kā iepriekšējais. Jo šai jaunajai sērijai ir vēl lielāks augums, tātad uz 90 centimetri, bet pie nosacījuma, ja viņu mēsluva un kopja. Es tādu neesmu redzējis. Un ja viņi tagad ir 60, 70, viena saka, var izaugt 90 centimetri, tur jau pazust var mazs bērns. Var pazust, bet tieši tā, un viņa ārkārtīgi izturīga, sausā laikā, saulainā, lietainā, siltā, vēsā. Visu viņa pusēnā, ēnā, pilnīgā saulē. Principā, jebkuros laika apstākļos, jebkura augšanas vietā, pilsētas apstādījumos vai privātdārzā vai kapsētā. Viena vieta ir. Tu tā liela, es vienu vietu pateikšu. Gliemeža audzētavā. Gliemeža audzētavā. Vismaz manā dārzā gliemeži cits puķis. Ēd blakus esošās hostas. Nesastādiet pārāk tuvu. Vismaz atstājiet 40 līdz 50 centimetri. Tas ir uz kvadrātmetru 4? 4 augi uz kvadrātmetru. Pilnīgi pietiks. Šajā toverī vienā ir 4 augi, un kas notiekās tādā vasarā, kā bija pagājušā nedēļa, kad viņš vienkārši sāk pūt un lapiņas birst nost. Tātad nestādiet pārāk cieši. Var arī vienu stādīt, jā? Pilnīgi pietik, vienu vai varbūt 2 uz šādu te, bet tas, jā, 2 būtu maksimums šāda izmēra toverī. Jā. Mēs redzējām balzamīnas, kas ir nograustas. Tā kā it kā gliemeži nograustas, bet izmēr lietus nosistas un brā. Jā. Šis ir tāds neliels kontrasts šīm otrām balzamīnēm, kurām taisni patīk, jo ir mitrāks klimats, jo viņas ir nākuši no Jaungvinējas, kur ir principā subtropu klimats, mitrs un silts.
un viņas jūtās vienkārši fantastiski šogad šajā vasarā. Impatiens Ņūgvinējā. Un šīs sērijas Impatiens ir raksturīgi taisna to, ka tas augums ir ārkārtīgi spēcīgs un liels. Šeit vienā tovirī podā ir 4 augi iestādīti, un mēs redzam, cik viņi ir lieli. Cik viņi lieli plešās. Un tā ir tā problēma, ka viņi 4 vispār nav problēma. Arī Lietuva viņš netur sapilēs, sapūs. Šiem augiem, šiem balzamīnu jaungvinējas tā nav problēma. Arī parastās jaungvinējas balzamīnas, kas ir mazāka auguma, arī šī te vasara liepēnā, kas bija, nekāda problēma neradīja un ļoti skaisti ziedi. Bulduros ir tik daudz puķu, kā nekur, es tev teikšu. Jā, ir prieks, kad varam rādīt un varam būt šeit. Par to ir liels prieks. Klau, bet kas vēl Bulduros ir, man kā koku cilvēkam, Bulduros ir tādi koki, kā nav citur. Skatītāji, šis ir superīgs eksemplārs un pievērst tam, ka jaunas sugas arī pie mums var introducēt, un es paredzu spožu nākotni, piemēram, ozolu sugai, purva ozols. Kā mēs redzam, aug ne tikai purvā, auga ļoti sausā smilšainā augsnē, kā šeit Bulduros, augšā pie skolas, un pieaugumi milzīgi. Vienā gadā, piemēram, šeit 50 cm, 60, kaut kur augšā pat 70-80 cm gadā. Un ar ko purva ozols ir interesants, 50-60 gadu vecumā, tāda viņa ir Vācijā vilni, ja? Es tev stāstu, lai tu ejot uz ēdnīcu, saproti, kāds tev koks te aug. Viņam ir tas izpurušais tēls, kā mēs redzam. Bet vēl viņam ir lapa, viņa ir drusku tā kā sarkana mozola, bet sīkāks čalta. Bet tas galvenais iemesls, kāpēc viņu stādot publiskos apstādījumos, mēs iegūstam tā kā zivs asaku taisnu pilnīgi stumbru un 90 grādos ļoti daudz neliela izmēra sānzarus. Viegli pacelt vainagu, viegli samazināt koku. Ideāls koks publiskiem apstādījumiem. Skatītāji, iespējams jūsu pilsētā arī vajag vismaz vienu purvu ozolu iestādīt. Prasiet dārzniekiem. Tev tā dārznieka karjera. Es zinu, kā man ir. Man ir dārznieka karjera. Es nesūdzos, es laimīgs cilvēks, bet kā tev pašam? Dārznieki, jā, es šeit Bulduros beidzu šo skolu kā ainavu tehniķis profesiju ieguvu, kas būtībā ir tā kā dārzu ierīkotājs, vienkāršām vārdiem sakot. Un patiesībā tas ir mans sirdsdarbs. Arī ir ar dārziem, ar augiem, ar puķiem. Un tas man ārkārtīgi patīk. Tu zināji jau, ka tu būsi dārznieks, ja? Tad pabeidz pamatskolu un domāji, tad beidzot varat braukt uz Bulduriem. Kā tev bija? Protams, kad kaut kādas zināmas jau ievirzienas jau mamma veica bērnības takās. Vienmēr jau bija burkānu vagas, viņam ar tevi bija burkānu vagas. Es vecāks drusciņi, man bija vairāk burkānu vagas. Šī teiksim, draudzība ar zemi, ar augiem jau ir uzsākta jau bērnu kājā. Mums dažādi ceļi. Jo tev mamma tā kā iepilē, un to tev jau nebija pretestība. Manā kvalitāte, es tāds drusku dumpinieks esmu. Es pretojos. Uz Bulduriem atnāca īstenībā mamma ar tāpat kā tev gribēja, lai nāk, protams, dēls. Jā. Bet man skatītāji bija tā, ka 29. augustā, parasti skolnieki iestājas jau tur jūnijas, jūlijas skolā, Bulduros arī. Tad es skatītāji šobrīd arī 27. augusts jums, mums ir 21. augusts, jā. Tad es iestājos 29. nolēmu un 30. augustā iestājos, un Bulduri man paņēma vēl. Un tad bet nevienreiz neesmu nožēlojis skatītāji. Jo dzīve tāda dārznieka man liekas tā kā zemniekiem kādreiz. Kad ir tas gājums, mēs pavasars, rudens, vasara, ziema. Manā dzīvē Bulduriem ir būtiska loma, jo šeit es neesmu tik ieguvis ne tikai zināšanas profesionālās par augiem, par ko var... Par dārzeņiem. Par dārzeņiem, par dārziem. Bet es esmu ieguvis kaut ko tādu, kas paliek arī uz visu mūžu, un tā ir... Salauzta roka, riba. Tā ir salauzta sirds, tieši tā. Salauzta sirds. Tad tev ir sieva? Jo es šeit, jā, es mācījos, biju vienīgais puisis kursā, un taisni Linda bija tā, kuru es ieraudzīju, un Bulduru laikā iepazinu, un tā mēs tādā projām dzīvojām kopā visu šo laiku brīnišķīgo. Cik bērni tevi? 2 bērni.
divas jaukas meitas. Ko viņas darīs? Ko viņa darīs? Tad jau redzēs. Jā. Nē, vecākajai meitai jau arī. Viņai jau ļoti patīk, ir strādīga un bez darba būtībā pat nevar nosēdēt. Ja viņai neatļauj darīt, tad viņa paliek dusmīga, kad neļauj darīt viņai. Jā. Liekas, ka tā ir laba tendence. Es novēlu Vilni, vai tev, ja nu neviena no šīm divām meitām, tad viens no nākamajiem bērniem jūs pa dārznieku un pārņem uzņēmumu vadību. Skatītāji, mēs jums nākamā sestdienā atkal kopā jaunos dārznieku piedzīvojumos. Skatīsimies, kāds ir tur ar dārziem.